Nu tā, draugi, mēs atrodamies Stambulas pašā sirdī, Sultāna Ahmeds laukumā. Atmosfēra brīnišķīga, jā, var sakot. Tur fonā man ir zilā mošeja. Kāpēc viņu sauc par zilo mošeju? Es nekomentēšu, jā, man ir klus nojaut, bet es neko neteikšu. Otrais nosaukums tā ir Sultāna Ahmeda mošeja, jo Osmaņu impērijas laikā tieši Sultāna Ahmeta valdīšanas ērā šī mošeja tika atklāta, tieši tāpēc tā tika nosaukt arī viņa vārdā. Iekšā mēs tur bijām, jā, standarta mošeja, nekas īpašs, daudz cilvēku, daudz turismu. Turpretī šitai mošejai atrodas vēl viena iespaidīga mošeja, arī orientieris Stambulas, tā ir Aija Sofija saucās. Agrāk tā nebija mošeja, bet tagad viņi pārvērst pa mošeju. Līdz ar to tur vēl ir saglabājies kaut kāds tas muzeja status viņai, līdz ar to viņi grib tur naudiņu nokāst, jā, tur mēs iekšā neiesim. Var atbraukt, jā, es iesaku tiešām, bet tad te ir vajadzīgas kaut kādas 3 nedēļas, lai adoptētos, lai aprastu situāciju, jo tiešām ir daudz savādāk nekā rietumos, nekā Itālijā, Francijā, Vācijā. Tā kā jā, draugi, var atbraukt tiešām, bet tad tiešām 3 nedēļas un tā. Un palielam jā, tas arī viss.